Skatījos filmu par Santa Klausu. Čārlija tētis pieminēja brīnumu uz 34. ielas. 34 nozīmē ganāmpulks, ienaidnieku bars, nabaks, trūcīgs, nepieciešama palīdzība. Nozīmē materiāli trūcīgs, kam trūks spēka un resursa, lai nodrošinātu savas ikdienas vajadzības. Līdz ar to atkarīga no citu līdzjūtības un Dieva uzticības derības. Brīnumi uz 34. ielas ir par to, ticība ir ticēt lietām, kur veselais saprāts saka tev nedarīt. Doris Velkar to saka. Ebrejiem 11.1. Tu varbūt esi situācijā šodien, 23. dienā, 12. mēnesī, un tu gaidi izrāvienu. Gaidi, kad Dievs pagriezīs kādas lietas. Kad Dievs kustēsies un kustinās lietas apkārt, tu gaidi apsolījumu piepildījumu. Kādi no jums gaida jau kādu laiku? Gribu iedrošināt tavu ticību un atgādināt. Ticība ir realitāte tam, par ko ceram. Tas ir pierādījums lietām, ko neredzam. Ticība priecē Dievu. Lūkas 1.45. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs līdzis viņai sacītu, piepildīsies. Lai tu būtu svētīta, tev ir jātic. Ticot Dievam, tu būsi veiksmīga. Nepievērs uzmanību apstākļiem. Tas brīnums nāk pie tavām durvīm. Tev tikai tam ir jātic. Atslēga, lai to saņemtu, ir ticēt. Kā Ābrahāms ticēja Dievam par savu apsolījumu, un kad viņš ticēja, viņš tika pieskaitīts taisnajiem, jo dziļi uzticējās, paļāvās un ticēja Dieva apsolījumam. Dievs nāca cauri pat Ābrahāma vecumā. Iekāp ticībā. Šis ir brīnumu laiks, un Dievs izpildīs 11. stundas brīnumu. Dievs saka, es pataupu labāko beigām. Daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie, un daudzi, kas bija pēdējie, būs pirmie. Tu esi nākamā, paliec pozīcijā saņemt. Viņš ir tuvu. 11. stundas brīnums ir pie rokas. Uzliec slavas dziesmas, filmas, kas paceļ tavu garu, uzcep cepumus. Šajās brīvdienās varbūt esi viena, varbūt esi izolācijā. Šķīsties un esi viena, neesi ar ģimeni kā parasti, bet Dievs tevi redz un tu neesi viena. Dievs ir par tevi. Viņš nav tevi aizmirsis, un tava paklausība tiks atalgota. To atcerēsies. Šis ir brīnuma laiks.